Fortūnas rats raksturo vīrieti, kurš ir dinamiskas enerģijas un pārmaiņu iemiesojums. Viņš ir kā vējš, kas maina virzienu, nesot gan jaunas iespējas, gan negaidītus izaicinājumus. Šis vīrietis dzīvo dzīvi ar pārliecību, ka viss mainās, un viņš vienmēr ir gatavs pielāgoties notikumu gaitai. Viņa būtība ir kā riteņa kustība. Reizēm viņš ir augšā baudot panākumus, bet citreiz piedzīvo kritumus, taču viņš nekad neapstājas un vienmēr atrod veidu, kā doties tālāk. Šis vīrietis tic, ka dzīve ir cikliska, un viņš prot pieņemt gan labos, gan sarežģītos brīžus. Viņš ir cilvēks, kurš atvērtu prātu raugās uz iespējām un nekad nepārlieku pieķeras vienam scenārijam. Viņa klātbūtne ir neprognozējama, taču vienmēr dzīvīga un iedvesmojoša. Psihotips. Fortūnas rata vīrietis ir pielāgošanās un optimismu paraugs. Viņš spēj viegli orientēties dzīves pārmaiņās, redzot tās nevis kā problēmas, bet kā iespējas. Viņam piemīt dabas dota intuīcija un spēja redzēt lielo bildi, kas palīdz viņam izmantot apstākļus savā labā. Šis vīrietis vienmēr atrod veidu, kā atrasties kustībā. Viņš netic stagnācijai un uzskata, ka attīstība vienmēr ir svarīgāka par komfortu. Viņš ir spontāns un elastīgs, un šīs īpašības padara viņu ļoti pievilcīgu citiem. Viņa dzīvesprieks un spēja viegli uztvert grūtības padara viņu par cilvēku, kurš vienmēr šķiet gatavs doties piedzīvojumos. Taču viņa nepārtrauktā kustība un vēlme izmēģināt jaunas lietas reizēm var radīt sajūtu, ka viņš nav pilnībā koncentrēts uz ilgtermiņa mērķiem. Viņš mēdz būt arī filozofisks, viņa skatījums uz dzīvi ir dziļš un vērsts uz pārmaiņu pieņemšanu kā dabisku procesu. Taču reizēm viņa tieksme pieņemt dzīves kārtību tādu, kāda tā ir, var tikt uztverta kā neizlēmība vai pasivitāte. Sievietes viņa dzīvē. Sievietēm fortūnas rata vīrietis ir kā aizraujošs ceļojums. Viņš ir cilvēks, kurš ienes attiecībās jaunas perspektīvas un izaicina rutīnu. Viņa dinamiskā un brīvā daba sievietēm šķiet iedvesmojoša, jo viņš mudina viņas atvērties un pieņemt dzīvi visā tās krāšņumā. Viņš nav tas, kurš uzspiež noteikumus, viņš meklē attiecības, kas plūst dabiski un brīvi. Šāds vīrietis novērtē sievietes, kuras ir atvērtas pārmaiņām un spēj dalīties viņa piedzīvojumu garā. Viņam nepatīk ierobežojumi vai pārspīlēta kontrole, un viņš augsts pēc partneres, kura spēj dzīvot ar tikpat lielu vieglumu un elastību kā viņš. Sievietei, kura vēlas būt viņa dzīvē, jābūt gatavai pieņemt, ka viņš nav cilvēks, kurš stingri pieķeras rutīnai. Viņš vienmēr būs kustībā un meklēs jaunas pieredzes. Taču sievietēm jābūt gatavām arī izaicinājumiem, ko rada viņa neprognozējamība. Reizēm viņa tieksme ļauties dzīves ritumam var radīt sajūtu, ka viņš izvairās no atbildības vai izvairās no emocionālās dziļuma. Tomēr, ja sieviete spēj pieņemt viņa dabu, viņš var kļūt par neaizmirstamu partneri, kurš ienes attiecībās dzīvīgumu un nebeidzamu iedvesmu. Fortūnas rata vīrietis sievietes dzīvē. Šis vīrietis sievietē var kļūt par atgādinājumu, ka dzīve ir piedzīvojums. Viņa klātbūtne iedvesmo pieņemt pārmaiņas un saskatīt iespējas pat tajos brīžos, kad šķiet, ka viss ir apstājies. Viņš ir partneris, kurš ienes attiecībās enerģiju un kustību, mudinot sievieti atbrīvoties no ierobežojošām domām un ļauties plūsmai. Taču attiecības ar viņu var būt arī izaicinošas, īpaši sievietei, kura augst stabilitātes un paredzamības. Viņa filozofiskais skatījums uz dzīvi un ticība, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek, var reizēm radīt sajūtu, ka viņš neuzņemas pietiekamu atbildību par attiecību nākotni. Taču sievietei, kura spēj pieņemt šo brīvo un vieglo pieeju dzīvei, viņš kļūs par partneri, kurš vienmēr ienes attiecībās jaunu enerģiju. Kopumā fortūnas rata vīrietis ir kā dzīves ceļvedis, kurš parāda, ka viss ir iespējams, ja mēs esam gatavi pieņemt pārmaiņas un ticēt sev. Viņš ir cilvēks, kurš sievietei ienes dzīvē brīvības sajūtu un palīdz saprast, ka dzīves plūsma ir dabas daļa. Viņa klātbūtne attiecībās ir kā ceļojums, pilns negaidītu pagriezienu, jaunu iespēju un iedvesmojošu brīžu. Sievietei, kura spēj novērtēt šo dinamisko dabu, viņš kļūs par partneri, kurš vienmēr atgādinās, ka dzīve ir nebeidzams piedzīvojums.